Ja iepriekš tirgotājs varbūt uzskatīja, ka tirdzniecības teritorija ir visa tirdzniecības vieta, tad šajā gadījumā tirdzniecības teritorija ir pateikta tikai tā vieta, kur tiek izvietot tirdzniecībai paredzētie transporta līdzekļi. Un noteikumos ir noteikts, ka tirdzniecības teritorijā var atrasties tikai tirdzniecībai paredzētie transporta līdzekļi. Tirdzniecības teritorijai ir jābūt norobežotai no apkārtējās pārējās teritorijas, kas var būt saimnieciskām vajadzībām nepieciešamā teritorija. Un tirdzniecības teritorijā esošajām automašīnām aiz priekšējā vējstikla ir jābūt cenu lapai. Turpmāk visi pārdodamie auto būs vienu vietu, uzskatāmi norobežotā laukumā. Un katrā mašīnā būs cenu lapa, kurā būs vairāk informācijas kā līdz šim. Pieņemšana tirdzniecībā līdz šim bija vienkāršota, ja visos gadījumos tika noformēts viens akts par transporta līdzekļu pieņemšanu tirdzniecībā. Bet pēc izmaiņām pieņemšana tirdzniecībā varēs noformēt vairākos atšķirīgos veidos, tādējādi identificējot pašu darījumu, tad kādā veidā transporta līdzekļu iepriekšējais īpašnieks transporta līdzekli nodod tirdzniecībā. Ir gadījumi, kad transporta līdzekļu īpašnieks vēlas transporta līdzekli nodot komersantam kā pirmo iemaksu par nākošo izvēlēto viņam vēlamo transporta līdzekli. Šādā gadījumā arī komersants šo darījumu attiecīgi noformē, pārņemot no iepriekšējā īpašnieka transporta līdzekļu īpašuma tiesības. Līdz ar īpašuma tiesību pārņemšanu iepriekšējā īpašnieka civiltiesiskā apdrošināšana zaudē spēku. Nākamais veids, kad iepriekšējais transporta līdzekļu īpašnieks vēlas savu transporta līdzekli nodot tirdzniecībai komersantam. Šajā gadījumā iepriekšējiem īpašniekam ir divas izvēles. Vai nu atļaut transporta līdzekli izmantot izmēģinājumu braucienam, arī izmantojot viņa iepriekš noformēto obligāto civiltiesisko apdrošināšanu, vai aizliegt komersantam transporta līdzekli izmēģinājumu braucienos. Papildus šiem pieņemšanas variantiem komersants transporta līdzekli var ievest, kā jau iepriekš, arī no ārvalstīm un pats noformēt aktu par pieņemšanu tirdzniecībā, kā arī pieņemt transporta līdzekļus tirdzniecībā kā preci no citiem komersantiem. Turpmāk visiem automobīļiem, kas atradīsies tirdzniecības laukumā, ir jābūt pieņemtiem tirdzniecībā un datiem jāatrodas reģistrā. Auto īpašnieks varēs izvēlēties, vai ar viņa auto drīkst braukt izmēģinājumu braucienā vai nē. Cenu lapa ir informatīva lapa, kas jānovieto katram tirdzniecībā pieņemtam transporta līdzeklim aiz priekšējā vējstikla. Pēc izmaiņām cenu lapai ir noteikts minimālais informācijas apjoms, kas tajā ir jāiekļauj. Šādu standartizētu cenu lapu turpmāk komersants varēs izdrukāt no tirdzniecības reģistra. Būtiskākā izmaiņa ir tā, ka cenu lapās ir jāiekļauj informācija par automobīļu drošības sistēmām. Komersantam turpmāk būs jānorāda, vai transporta līdzeklis ir aprīkots ar drošības sistēmu, un ja ir, tad vai tās darbība ir pārbaudīta. Šeit tātad var būt trīs varianti. Tātad transporta līdzeklis ir aprīkots ar drošības sistēmu, sistēma ir pārbaudīta vai sistēma nav pārbaudīta. Papildus cenu lapā ir jābūt norādītam transporta līdzekļu identifikācijas numuram un odometra rādījumam. Tagad cenu lapā būs vairāk informācijas. Tur būs gan transporta līdzekļa VIN kods, gan odometra rādījums, gan apliecinājums par auto drošības sistēmu stāvokli. Iepriekš transporta līdzekļu pārdošanas fakts tika noformēts uz speciālās stingrās uzskaites veidlapas, rēķins uzziņa, bet turpmāk īpašumtiesību apliecību komersants varēs izdrukāt uz A4 formāta lapas, kas var būt uzņēmuma veidlapa, un nebūs nepieciešams to noformēt uz stingrās uzskaites veidlapas. Pēc 1. janvāra, noņemot no uzskaites transporta līdzekli,
reģistrācijas apliecība vairs netiks atgriezta, kā tas bija iepriekš. Taču komersantam apliecībā ir jāizdara atzīme par īpašumtiesību nodošanu ieguvējam. Šajā gadījumā komersants pats atgriež reģistrācijas apliecību un ieraksta informāciju par īpašumtiesību nodošanu ieguvējam. Un komersantam būtiski ir iegaumēt, kad apliecībai ir jāatgriež augšējā, apakšējā mala un zaļā mala sānos. Iepriekš iegādātās rēķina uzziņu veidlapas varēs izlietot vēl 2016. gadā. Atgādinām! Reģistrācijas apliecība jāatgriež gar zaļo malu. No 1. janvāra CSDD vairs neizsniedz tirdzniecības numuru kartes, bet informācija par tirdzniecības numuru izsniegšanu tiek noformēta transportlīdzekļa reģistrā. Ja transportlīdzeklis tikko ir ievests Latvijā, tad ar tirdzniecības numuru ar transportlīdzekli var braukt uz tuvāko CSDD nodaļu vai patiešo uz transportlīdzekļu tirdzniecības vietu. Šādu transportlīdzekli izmēģinājumu braucieniem nevar izmantot. Tātad, ja auto tikko ievests valstī, tad ar to ar tirdzniecības numuru drīkst pārvietoties tikai uz tirdzniecības vietu vai CSDD nodaļu. Izmēģinājumu brauciens drīkst veikt tikai pēc tam, kad veikta agregāta numuru salīdzināšana.